Man ir prieks redzēt, ka tu esi labā olimpiskā formā. Un jautājums šeit, kas neizskanēja, bija ļoti daudz raudas par to, kas nu ir un kas nav, bet konkrētu ceļu kaut kādai maiņai, lai varētu notikt normāla saima, respektīvi par radikālām izmaiņām vēlēšanu likumā, šeit no viena nedzirdēja. Kā tu skaties, vai tas nav viens tomēr no kardināliem jautājumiem šīs dienas politiskajā arēnā? Neapšaubām, ka tas ir viens no kardināliem jautājumiem, bet, diemžēl, arī vēlēšana likuma grozījumi saimā tā arī guļ. Vienīgais, kas ir izslēgts ārā, tas ir lokomotīvas princips. Bet, teiksim, par vēlēšanu apgabalu skaitu palielināšanu, arī saistībā ar vēlētāju reģistru, varbūt arī saistībā ar šīm tendencēm, kad veidojās apvienības citās valstīs, ir tādā gadījumā paredzēt paaugstināt procentu barjeru, diferencēt atkarībā no tā, vai tā ir viena partija, vai tās ir divas partijas, vai vairāk koalīcija. Un tas arī tādā gadījumā nopietnāk liek domāt par to, vai apvienojas tikai tāpēc, lai varētu pārvarēt 5% barjeru, jeb tik tiešām apvienojas, lai risinātu kopīgas, identiskas problēmas, kuri varbūt tas tikai atsevišķi nianses šo partiju uzskatos. Kā tu skaties tomēr uz to variantu, kad satversmē nekad nav pieminēts vārds partija? Un vai partiju hegemoniju noņemšana arī nebūtu pareizi, noņemot barjeras un ļaujot jebkuram cilvēkam kaut vai kandidēt? Kas no tā būtu pa ļaunu? Bet man liekas, ka tādā gadījumā mēs varētu atgriezties atpakaļ pie 30. un 20. gadiem, kad ik 100 cilvēku varēja rosināt un bija šausmīgi sadrumstalota saima, kur bija ļoti daudz viennieki vai pat diviem. Es vakar biju uz Dailes teātru šo izrādi jauno, kur lielās baņķieris, ka viņam ir partija, kur ir pārstāvēta 3 deputātiem, viens balso par, otrs pret, trešais atturās, bet kas par spēku, Saprotiet, tā ir tā problēma, ka ir grūti pēc tam izveidot darboties spējīgu valdību, Lūk, te ir tas jautājums, kad ir plusi un mīnus, bet nekādā gadījumā nevar būt tāda ad hoc lēmumu pieņemšana diktāta formā, jo pašreiz diskusijās ir patiesība. No vienas puses, paldies Dievam, ka nevar katru dienu uztaisīt kaut kādas 100 likumus, vai tas nebūtu tomēr pozitīvi? Katrā gadījumā arī tas, ka ir politiskās partijas pārstāvēts, kad ir šīs politiskās frakcijas, neizslēdz to obligāto prasību, kad ir nopietni jāizdiskutē gaitā, pirms projekts tiek iesniegts, pirms viņš tiek skatīts lasījumos cauri, kur, teiksim, jābūt šai diskusijai. Man liekas, ka šodien pēdējās saimās, laikam, frakcijās tāda nopietna diskusija faktiski neparādās. Es atceros no 5. saimas laika katrā gadījumā, tad bija ļoti nopietnas diskusijas, kur bija šķēpu laušana par daudziem projektiem kā tādiem, un tad arī tomēr šī pieeja bija daudz demokrātiskāk. Tā kā man liekas, ka arī šī valdošā koalīcijas līgumi un tur savstarpējās saistības vai kā, arī, kad būtībā tiek uzspiests diktāts, kā deputātam balsot ar rīkšķi augšā vai lejā, vai ar zaļu vai sarkanu kartiņu, nav svarīgi. Jo faktiski līdz ar to, teiksim, deputāts tiek nostādīts tādā pozīcijā, kur viņa viedoklis absolūti nav svarīgs. Galvenais ir, ko bosi pateikuši un kā ir jābalso. Liels paldies, un tas ir ļoti vērtīgi, ka taisni no tavas ļoti pieredzējušās mutes tiek akcentēts tas, ka saima ir pakārtojums šodien un visu nosaka valdība. Un paldies un vēl tev sekmi turpmākajā. Paldies.